Nu, labrīt! Kopā ar plastikas ķirurgu Anci Ģīli mēs šīs nedēļas garumā apspriežam un uzzinām vairāk par liposakciju. Tieši tā to izrunā. Labrīt, Anci. Labrīt. Nu tad pirmais jautājums. Kas ir liposakcija? Liposakcija vienkāršākos vārdos sakot ir tauku atsūkšana. Tā ir ķirurģiska manipulācija, ar kuras palīdzību tiek samazināta zemādas tauku slānis kaut kādās noteiktās zonās. Vai liposakcija ir droša? Protams, jebkura no estētiskajām operācijām, it īpaši no superpopulārajām estētiskajām operācijām, ir izpētīta līdz pēdējām. Un, operācijas, kas tiek veiktas daudzos tūkstošos gadījumu visā pasaulē, jau 30-40 gadu garumā ir pierādīts, ka ir drošas un nekaitīgas, ja viņas tiek veiktas pareizi un pareizajiem pacientam. Anci, tu tādā brīdī jūties kā skulptors? Jā, savā ziņā jā. Tiesa, tas radošais ķirurga darbā ir salīdzinoši mazākā daļa. Daudz vairāk ir pirms tam visi plānošanas darbi, mērījumi, atzīmju veikšanas, kas mums ir jāsasniedz, un tas amatnieka elements ir salīdzinoši mazāks. Ants, vai es pareizi saprotu, ka tad liposakcija palīdz zaudēt svaru? Ja? Nosacīti. Tā nav svara nomešanas metode, tā ir ķermeņa konturēšanas metode. Un ar tauku atsūkšanas palīdzību mēs samazinām šo tauku polsterīti tajās zonās, kas ir problēma zonas. Ja mēs piemēram, 70 kg cilvēku uzskatām, ka 2 kg zaudējums ir svara nomešana, tad savā ziņā jā, bet kopumā jau nē. Labi, paldies, Ants, par sarunu. Rīt turpināsim. Paldies. Radio Skonto.